mūsu skola piedalās tāpēc, ka ir iespēja patrenēties, ir iespēja izbraukt, iegūt vēl lielāku pieredzi, savas zināšanas, tā kā, papildināt un vienkārši nāk klusāk. Lai pieredzi iegūt lielāku, patestēt tehniku un varētu būt gatavs LMT ieskatīt. Jā, protams, jo varam uzreiz sekot līderiem, redzēt, kā līderi veic šos līkumus, šīs taisnes, viņu trajektorijas, tā kā nedaudz varbūt nokopēt un papildināt savu zināšanas. Sajūtas tiešām pozitīvas, tiešām ir prieks, jo jau šī ir 4. vai 5. jau cīņa savā starpā un tiešām goda piedestāls. Ko vēl vairāk var vēlēties? Šo sezonu mērķi pagaidām ir LMT kausā, tikt trīniekā, noturēt savu pozīciju. Un te jau redzēs, ja laiks atļaus, nauda atļaus, tad jau kāpt arvien augstāk. Man ir nobraukt sezonu, lai tehnika iztur un pašam pieredzi iegūt, lai var tālāk turpināt. Šodienas brauciens bija ļoti labs, tikai pirmajā braucienā neizdevās, kā gribētos starts, un pēc tam vajadzēja atgūt tās pozīcijas. Un tad kaut kur 2. vai 3. aplī sanāca atgūt, un tad jau mēģināju iet prom. Tā arī cīnījos līdz 1. brauciena beigām. 2. braucienā izdevās starts, palīdzēja Stolcermanis, kad uzsita pa aizmugurī un man lielāk bija pātrinājums. Tad jau bija jācīnas un uz pēdējiem apļiem akmens mani apdzina un tad jau bija jācīnas atpakaļ. Un pēc tam Stolcermanis apdzina akmeni un tad gandrīz Stolcermanis ietriecās sānās. Un tad viņi sāka cīnīties viens ar otru. Bet Stolcermanis aizgāja jau biki prom, tikmēr es biju biki atrāvies. Man uz beigām sāka piekust rokas, un tad līdz beigām bija jānotur, un tā arī noturēja. Prokartā noturēt savu vietu un Latvijā pakāpties uz dažām vietiņām augstāk. Tur jau mehāniķis kā pastrādās, tā arī būs. Jā, un es arī gribu pateikties savam mehāniķim un savai visai komandai. Es braucu un apmēram kaut kādā, nezinu, kur aplī. Man sanāca tā, ka izlejās ūdens no radiatora un es pamanīju to, kad bija jau 100 grādi. Un kārtējais fināls šodien. Vienkārši nobrauc malā. Man sasniegums ir noturēt 1. vietu, bet, diemžēl, dēļ šitās sacensības man arī tā nesmēs. Vēl daudz posmu, bet cerams, ka es tajos posmēs arī uzvarēšu. Manuprāt, labākais veids, kā sevi uzturēt labā fiziskā formā un labā kondīcijā. Salīdzinot ar rallycross automašīnu, tad ātrumkloģis atrodas apmēram turpatās, ir stūri un pedāļi. Ja godīgi, tad martā pēdējo reizi Itālijā es braucu ar kartingu un šodien vakar te Madonā, tā kā sāni sāpēja, rokas arī drusku, bet izturēju un par to esmu priecīgs. Man jāskatās, man tā dzīves plānošana rit pēdējā nedēļā, un ja es redzēšu, ka man ir brīvs laiks un tieši iekrīt sacensības, kāpēc ne, tad kartings ir iegādāts un viņš jāizmanto. Protams, visi tie, kas brauc vienmēr, viņi zina, kā tas ir jādara un tur sevi labā formā, bet es varētu teikt, ka esmu gandarīts arī par sevi, ka neesmu aizmirsis, uz kuru pusi stūri jāgriež un varu cīnīties ar top 3 labākajiem braucējiem līdzīgos apļlaikos un tas rada prieku. Tāpat visas trajektorijas, starts un psiholoģiskā mandrāža pirms braukšanas uz starta
un tas viss iedot apdzīšanas manevri, pātrinājums, tā kā ļoti daudz lietas, manuprāt, ir savienojamas, un tās arī es ņēmu līdzi un cerēšu, ka būšu labāks rallycrossā. Jāsaka tā, ka laimīgi ir aizvadīta pusi sezona, jau pāri pusē ir. Latvijā šogad būs sarīkotas 9 sacensības, 5 no tām ir aizritējušas. Visos seriālos ir sezona pusē vai nedaudz pāri. Attiecīgi var jau izdarīt pirmos secinājumus par sezonas favorītiem, uzvarētājiem no sportiskā viedokļa. Un arī izdarīt kaut kādus secinājumus par dalībnieku sastāvu, par sacensību organizatorisko pusi, kas nav labi, ko vajag labot varbūt un bīdīties tālāk, lai sasniegtu nesasniedzamo. Nu jāgāž, jāturpina tādā pašā garā un vēl labākā. Jāturpina braukt ar kartingu neskatoties ne uz ko.